Nu, ko atkal atslēdzos mans telefons. Mans galvenais mērķis ir tikt līdz mašīnai. Stop. Kad man būs 15, sāksim krāt vienai citai mašīnai. Un kaut kā tā, ko arī visādi kaimiņi te brauc. Protams, te jau, ziniet, tā ir. Un mūsais smukais bītrīts, protams, pa Latviju es nemainoju, ka Latvija stulba, bet vienīgais tas, ka tie ceļi ir ļoti briesmīgi, ka nemākais ceļiem savākt to sniegu, jā, viņi nav vainīgi tas, ka sniegu, bet tā vadās ir jārūpās pa Latvijas ceļiem. Tie cilvēki, piemēram, nevar izbraukt, manai, piemēram, mammai bija tāda situācija, mēs aizbraucām uz Maksimu Cukuriņu, tie, kas zina, tur netālu dzīvo, tur notikās tā, kad, tur, es atvainojos, bet tur ceļš ir jā, tur ceļš ir tāds, ka, sūdīgs, jā. Māmie kāpa un tur līdz potītē. Tā kā, jā, draugi, esat uzmanīgi, Latvijas ceļiem tie ir reāli sūdīgi. Un, jā, esat uzmanīgi pa ceļiem un tā, rekomendējas bītrīts. Jā, protams, viņš nebija gatavs līdz Ziemassvētkām, bet, kaut kā tā viņam tā dzīve iet, ko, draugi, nezinu, vai sanāk šodien konteiņas, pēc, kad, ziema ir tāda, kad, tur nav iespējams neizbraukt, ne tur pabraukāt, jo, tie ceļi ir vienkārši briesmīgi. Protams, es jau nevainoju, ka te ir ļoti briesmīgs ceļš, te ir ļoti labs. Vienkārši tas, ka nevar pabraukt. Un, jā, ledus te ir ļoti daudz. Man, piemēram, uz riepām jau ir ļoti daudz ledus rekotētā. Un tur ledus ir tik ciets, ka tur nevarētu pārsist. Jā, draugi, nezinu, vai jums ļoti nezinu, kā jums to, piemēram, pateikt, bet, lielāko prieku es varētu filmēt katru dienu to video, bet tādēļ šitas telefons ir ļoti mēslīgs un, vismaz telefons, bet, nevar jums baigi labs video kadrus nofilmēt, arī grūti, priekš jums es to filmēju, ziniet, tā kā YouTube'ā, kad tu to visu filmē, ziniet, kāds prieks ir, kad tu filmē, un tad te laiki ir un tie sekotāji, tā mīlestība pret to mašīnu, ziniet, jūs nopērku pabraukāt tajā vienā dienā, jebal, cik lūk, es nopirku. Tāpat kā YouTube'ā, tu ienāc YouTube'ā filmē, tur tāds smaidiņš jau ir, man tā. Nē, es arī esmu, protams, priecīgs, ka man ir vismaz ko filmēt, bet, jā, šodien izbrauksim ar Winterbīteri, baigi smuks ceļš. Es reāli Latvijas gribētu, ja šitas te skatās Latvijas pārvaldniece vai kas, lūdzu, varat lūdzu satīrīt ceļus, jo te ceļi tādi briesmīgi, ka te mašīnas knapi var izbraukt. Protams, arī cilvēki nevar iet. Es atvainojos par to kameru grūstīšanos, tāpēc, kad tā situācija. Jā, es baigi neteikšu, bet man nav riteņu tiesības. Šie gadā mēs varbūt liksim jau tiesības martā, kad man jau būs jā. Tā kā, draugi mīļie, jā, es baigi negribu izlikties, bet man vismaz ir 5 sekotāji. Protams, labi, 5 sekotāji, tas ir vēl, pat pagaidiet, tas vēl tikai tagad, bet vēlāk varbūt būs foršāk. Un taisīšu tur visāds kaptūtā vai kā tur saucāt, taisīšu editus un kaut kādus tur vidikus, TikTokā arī būs links, kur jūs varat pastīties uz maniem YouTube, tur nezinu, TikToku video un tā. Jā, šis bītrīts, kā jums pateikt, tāds, kaut kāds smuks. Nofilmēšanas kadriņas kaut kāds smuks, pacentīšos. Tāks, ko? Sagatavojamies. 1, 2. Bum. Es ceru, ka jums patīk šitas edīts. Es nemontēju video, bet varbūt pacentīšos kāds dziesmas uzlikt. Tas ir sērija, es atvainojos, ka ļoti ilgi iet tās sērijas, vienkārši tas, kad ir tā, ka jāmontē, un tad tikai ieliek, un tad Gruzijā tas video, tur kaut kādu vienu dienu. Tā, lūk, notiek. Paldies, ka jūs vispār man esat kanālā, par to es arī priecājos, un ja šajā gadā mēs savāksim 100 sekotājus, es sāku 30. decembrī, kādā decembrī, es atvainojos, martā būs
izbalsojuši, nu, būs konkurss, kur tu vari vinnēt balto riteni. Nezinu, varbūt tas ir kā, nu, to var darīt jebko ar viņu, vai nu to var pārdot detaļā, bet es domāju, ka jums arī baigi nepatiks, jo viņš tāds, nu, nav tāds baigi spīdošs, viņš tāds švak. Bet, nu, sataisīsiet, viņam, protams, ir 8 aizmugurē, bet vienkārši tas, ka man nav kur likt. Un, jā. Un, ja gadījumā man nesanāks konkurss 30. tad mēs pārcelsim vasarā. Jo martā man arī brīžiem ir tā, kad ir citi plāni, un arī jātais jums kāds konteinis. Tas arī ir bišķi grūti, un tā. Tā kā, jā, draugi, paldies, ka jūs vispār man esat. Es esmu priecīgs, laimīgs, sirds man no pukst. Paldies, ka jūs vispār esat man. Man tā vienkārši tā roka ritīgi tīpst. Kaut kā tā, draugi, arī pasauksim varbūt mans draugs. Un kaut kad sāksim tur filmēt. Šodien man ir tagad Samsung Galaxy A20T. Tas ir ļoti sūdīgs, es zinu. Nerakstiet man komentārā, ka es esmu daunis. Ok, zinu. Tas tāds bombzīgs telefons, bet kāds ir, tāds ir. Nu, ko, draugi, nu labi. Nesanāca šodien jums tāds baigi foršais konteinis, bet, nu, varbūt samontēšu un jums patiks. Bet, nu, stop, pagaidiet. Arī viena forša lieta. Labi, tas nebūs baigi forša lieta izklausīties, bet ar manīm ir gadījusies avārija. Kā jūs esat zinājuši un redzējuši, man bija kādreiz tāds monstrs, ko es saucu, bet viņš vairāk nav, viņš uz metāliem, un man tagad ir 100 eiro. Draugi, jā, man bija vērtīgs trieciens pa korpusu. Tāds, kā jums pateikt, nu, uz riteni, ka es braucu uz mego pusi. Kādreiz es mācījos 15. vidusskolā. Tā bija arī laba skoliņa, ļoti laba, forša. Vienkārši es pārcēlos, jo es dzīvoju bišķi tālu un izdevīgāk rautiņu. Vajag neteikšu informāciju, kur es mācos. Vidusskola.com. Jā, es tur tagad mācos, un tur ir foršas programmas, var mācīties nevis pa brīvu. Nu, jūs paši varat informācijas, un tur jums, piemēram, tur teiks, nu, kroči, jūs varat uzrakstīt Googlē, tur, nezinu, nu, kroči, jā. Tagad, draugi, mīļie, es jums arī pastāstīšu par tiem situācijām, kas ir noticies ar manīm, kad es tikos ar avāriju. Labi, draugi, man te bišķi kauns, ziniet, mašīna brauc garām. Aizbrauc. Un, jā, draugi, mīļie. Vidusskola.com, tā ir ļoti izdevīga skola, kur tu vari mācīties mājās. 3 stundās tu vari iziet tur laukā, jebkur tu vari mācīties mežā, tur Anglijā, Amerikā vai nu, citās valstīs, tur jebkur mācīties. Galvenais ir ar internetu. Protams, viss jau programmas iet ar internetu. Linku atstāšu varbūt apakšā tā aiz YouTube kanālu. Jā. Nu, labi, draugi, mani mīļie sekotāji. No tā, kaut kā izbraucām ar viņu. Baigi tripst rokas, nevaru. Ja es kaut kur varētu nolikt pastāstīt par šito riteni, pagaidiet. Bišķi roka ritīgi sāp, es nevaru. Besīt, tad, kad ziemā, piemēram, tu tur filmē, ka es, piemēram, tur filmēju, man arī brīžiem ir tā, kad arī jātur tā kamera šitā, kaut kā hitā, un tad tur tā, un tad kaut kā tā kā, jā. Arī cilvēkiem tie, kas arī filmē, es zinu, kā Robiworks filmē, viņiem ir grūti. Ir tā, ka, piemēram, es ceru, ka tas nav baigi nekas tāds ličnīs. Piemēram, ir tā, ka, piemēram, kad tu filmē, tev ir jābūt, nu, kā to teikt, nu, tev ir jāuzbūvē pašam savs kanāls, ja es domāju, tavs vārds, kāds to varētu nosaukt savus YouTube kanālus, to vārdu. Un, ja es izdomāju, uzēju uz YouTube, uztaisu savu accountu, bet ir viena lieta. Jābūt labai kamerai, man arī drīz būs jauna kamera, un jābūt ir foršai GoPro, bet man nav vēl tāda, mēs varbūt sakrāsim. Nu, ko, draugi, nu labi. Gribēju jums apsveikt vienu lietiņu. Priecīgi jums jauno gadu. Jā, visu savu sirdi. Atvainojos, ka nebija jaunā gadā nekādas foršas sērijas.
Pacentīšos, varbūt tagad jau nav ko darīt, citi ir kaut kur skolā mācībā. Man draugi, piemēram, tagad tur kaut ko, nezinu, mājās sēž. Nevienam no ritens, pagaidām šitas pēdējais bija diena, varbūt. Jā, nu labi, draugi. Nu, jā. Foršs sērija varbūt. Mēs jau tur tiksimies vēl 2027. Es tā vairāk nedarīšu. Tur 2025. sāku un 2028. tikai, 2025. beidzu un 2028. atkal sāku. Tā neies. Tā kā, jā. Ziniet, atcerieties, Robbie Workam sākumā bija tāda kamera, ar ko viņam tur mamma laikam uzdāvināja, baigi forši, īstenībā es arī būtu priecīgs. Robbie Workam tur pirmo reizi to kameru uzdāvināja, viņš tur sāka filmēt, viņam baigi nepatika, viņi tur filmē, bet pēc kādiem, varbūt 10-12 gadiem, viņš iedomājās nofilmēt sevi. Tur jau filmēja krūts vidikus, piemēram, tas sākumā bija tas foršs seriāls, baigs ņerdzīgs. Tur, ko viņi tur izlikās, ka tur manikeni, tur bāzi iekšā tajā mašīnā, tur dzeltenā, tur varat pastīties, kur mammai dāvināja Roberts Vītols savai mammītei. Es atvainojos, bet mammai, ja, dāvināja mašīnu, kuru viņš gribēja visu sirdi uzdāvināt. Un tur arī būs varbūt kaut kāds bildes, kur viņš izlika kaut kāds tur manikeni bāzi. Nu, cilvēks īsti, viņš bija pagarniekā ar visām asinīm ķipa. Tas nav nekāds, nezinu, īstenība, ka tur cilvēku nogalina. Nē, viss labi. Robbie Works, protams, ir foršs cilvēks, viņš arī palīdz veciem senioriem un baigi labi. Īstenībā baigi. Roberts ir top, labākais Latvijas YouTubers, ko es esmu redzējis. Nu, kaut kā tā, es ceru, ka tie, kas mani redz nolaikos. Es zinu, ka kādam nav interesanti, bet par to izlozēšanu es nezinu. Kaut ko izdomāsim. Labi, draugi, paldies, ka bijāt, ka skatījāties. Tagad jau Maksim, brauc ganām. Pagaid. Un kaut kā tā, draugi, kaut kā, labi. Cilvēki, ziniet, cilvēkiem vajag nekas. Bet iedomājieties, mēs pēc 10 gadiem mēs kaut ko tur forši filmēsim, tur mašīnas un tur, nezinu, driftoši. Policija, nerājieties, es zinu, ka policijas tur tēti skatās varbūt, bet arī reti tā, kad gribās arī, piemēram, ziniet, vislielāko sirdi filmēt mašīnas, būsim arī, man liekas, ka Robbie Works teica, ka vasarā būs Burno Challenge, laikam, katru gadu ir, aizbrauksim, nofilmēšam jūs foršus kadrus. Tajā laikā man jau būs jauns telefons, tu nost. Bet, ja gadījumā kaut kas notiks, piemēram, tur atkal nevarēs dabūt atpakaļ, es jums paziņošu. Ja, kaut kā tā, man būs 2 telefoni, viens būs ar ko filmēšu, otrs būs ar ko es varēšu edītus taisīt. Labi, man jau trips roka ritīgi, es nevaru noturēt, bet, jā, labi, pastāstīšu jums kaut ko mājās vēl, arī kaut kādas spēles, varbūt jums rādīšu kādas spēlē. Labi, nebūs garlaicīgs, varbūt tur Fortnite, ok, kā mēs man nav Fortnite, bet, jā, man draugi ir forši, baigi, ļoti Roblox, citi man pasaka, šajā gadā jau spēlē Roblox, es, protams, tagad nespēlēju, es visādas šaušanas spēles spēlēju, baigi interesanti, tāds CSGO, baigi labais, es spēlēju, kaut kad arī būs seriāli, kad es filmēju tur kaut kāds foršs, kad tie tur kaut ko tur čilo, kā mēs tur vasarā braucam peldēt, uz laukiem brauc, kā es ar mašīnu tur braucu. Jā, kurš nezin, tas droši es jums ielikšu tā video, būs kaut kur šop, tur tā pašķirsēt, un tad varēsiet redzēt, tur es braukšu ar mašīnu. Tagad nav ielikts tā sērija, kur es esmu braucis, bet drīz jau arī būs. Labi, draugi, es jau to kuro reizi uzrakstu komentārā, cik es reizes pateicu, labi, draugi. Pasakat tagad, nevis pasakat, bet uzrakstāt, cik es pateicu tos vārdus. Un, ok, kaut kā tā, labi, priecīgs mums jauno gadu, samīļot mammas, opīti, omīti, tētīti, patarīti, mutarīti, un arī brāli, māsu, visu, ko iespējamo. Un arī, protams, samīļot savus winterbeaterus līdz ziemai, Bambi, tur nezinu, Mersīt,
Mērs, protams, arī man baigi nepatīk, tas jau kā lūznis. Nu, protams, arī bēmas jau ir kā lūznis, jā. Miskast. Un otrais arī miskast. Tā jau pirmā vietā miskast. Un otrā vietā ir bēmas. Nu jā, labi. Nu ko, labi, priecājieties. Laimīgi jums jauno gadu. Izbraucat ar bēmjiem, izdriftojoties. Man, diemžēl, nesanāk. Būs 8. bremzes, viņam kaut kas nepatīk. Jā, labi, man tagad vēl jātiek mājās. Un jā, izpriecājieties ar mamām, aiziet, nesēžat tur telefonos, tur gultā tagad dīvainā, zinu, ka jūs tur tagad tur sēžat, neko nedarat, neko garlaicīgi, iziet ar draugiem laukā, pačilojat, varat tur mammu aizbraukt, piemēram, uz Kuldīgu vai, nu, Kuldīgā īstenībā ļoti smuka vieta, varat aizbraukt, pastīties, baigi smukāk. Nu, labi, šitas video varbūt, visi šitie vidīgi būs ielikts pēc 2 dienām, varbūt, jā. Nu, labi, skatītāji man mīļa. Paldies, ka jūs skatījāties. Tie, kas neskatījās, aizsūtat draugiem, lai pastāsta. Jā, nesēžat, neskatāties telefonu pārāk daudz. Izmācaties un pēc 2 mēnešiem atkal jau ir brīvlaiks. Nu labi, ko es jums aizturu laiku. Labi, priecīgs jums Ziemassvētkus un... Jā, nu, nav jau Ziemassvētki, tagad jau ir ziema. Un jā, nu labi, draugi, tā, paldies, ka jūs bijāt un ka jūs skatījāties. Kā izsaka. Labi, tā, čau visiem. Tā.